Bet mēs pazīstam ar nākamo dalībnieku. Un kā jau atceraties, mēs jums solījām ļoti bagātīgu programmu. Nu, diezgan daudz, kas bija īstot jau, ko mēs teicām, bet ir pienākusi kādām tā kā pirmatskaņojumam. Un vienu dienu pie Anča pieklāja kāds puika, 11-gadīgs čalītis, un piedāvāja savu dziesmu. Un tā jau esot dažā labā topā ieņēmusi ar vietu, ja viņš šai dziesmai ir pat nofilmēts videoklips. Tiesa, ka tas ir neoficiālais, bet nu gan jau ar laiku būs arī oficiālais videoklips, vai ne? Anci, kas tad tas bija par puiku? Tas bija puika. Viņš ir šeit vēl, viņš jau nav kaut kur tālu. Nē, viņš jau gatavojas. Tas bija Mikiņš, protams. Vai šeit ir grupas Long Way Home fani? Nedzirdēju. Vai šeit ir Long Way Home grupas fani? Jā! Droši uz skatuves, viņi jau tur laikam. Viņi ir bāli. Tur nav tikai Mikiņš, tur ir... Mikiņš ar savu komandu. Varbūt Mikiņš nāk iepazīstina, kas tur spēlēs. Eriks. Labi. Eriks iepazīstina. Un lapiņas jau jādalās. Ļoti droši. Jūs jau varat sākt rakstīt un domāt. Eriks slēdz ģitāras. Eriks vecāt, un mēs jau zinām, kas ir Eriks. Un savukārt mums ir arī skatītāji online. Es domāju, ka viņi vēl ir tur. Un viņi jau arī var izdomāt un vēl skatīties, un viņi varēs sūtīt īsiņās savu skatītāju simpātiju uz numuru. Uz numuru sekojums. 27 430 409. Atkārtoju. 27 430 409. Kāds bija tā dziesma, kur ieziet no kokām, jā? Tātad, nu, Eriks iepazīstinām. Jā, sveiki, Nieks un nepazīstas Eriks. Un mēs grupu Long Way Home grupā spēlē Vido, Aigais, Mikiņš, un šovakar mums arī palīdzēs basu piespēlēt Toms. Un, jā, mums katrs man ir ģitāra spēle un dziedāšana, Vido ir ģitāra spēle un arī basgitāra. Aigam noteikti ir tautu instrumenti un Mikiņas instrumenti, protams, arī Tomu un basu. Tā kā jā, dziesmas saucās Wake Up. Tā mums Labi.
tas bija vienkārši wow. Tas sākums bija tā, ka man jau sāka iekšas griezties, likās tā tik spēcīgi un tie pirksti, cik ātri tur spēlētās klavieres stāvā. Un jā, tas bija ļoti skaisti. Tā spēcīgi. Un man tikai prasījās, man likās, tad no skatītājiem, man liekas, līdz visiem tur kājas sitās līdzi, jau tā, prasījās, lai jūs vēl vairāk tur tīt pāri, uz skatuves tā, man likās, jūs bišķiņi turat iekšā, un sarījāt, un sēdamies, kā es nezinu, tur, toms riktīgi, kas toms izcēlās. Bet, jā, man liekas, ka jūs gādu lielāks skatuves nekā metro skatuve, un iztēlējos vismēslākā. Solē, kad es biju jauns, sadīstēlēju. Labi. Es saprotu, jums noteikti bija pašiem. Un nebūtu skaidri teikt, ka jums stāv priekšā, noteikti kaut kas pietrūkst, tur noteikti kaut kas pietrūkst, tur kaut kas pietrūkst, tur kaut kas pietrūkst, tur lai jūs justos tiešām brīvi. Tāpēc varbūt jūs arī neārķījāties vai kaut ko tādu nebijāt. Bet, ko tu tos? Par dziesmu runājot, kurš ir tavs dziesmē? Baigi krūta. Nē, nopietni. Mēs nesatiksimies kā konkurenti. Labi, jūs. Domāju, man diezgan grūti ir no tās cītaras spēlēšanas pāriet uz šādu stilu, ja? Bet par imidžu, man liekas, ka jūs esat jau diezgan jau izauguši uz tādiem, ka jūs labi izskatāties kopā. Par dziedāšanu. Varbūt es vienkārši esmu drusciņi pieradusi, tā kā es biju vēl maza. Tā kā es biju tīns, es pieradusi, kad ir tāds, ka spēlē šādu veidu mūziku, kad vokālam ir tāds kulminācija, ka viņš vēl izķērcās. Un varbūt tas tev ir priekšā, ka tu varētu atļaut savai balsī vēl skaļāk. Tas ir tā, bet kopā pianists vienkārši fantastiski skatīties, tiem priekšiem arī ārkārtīgi skaisti. Un vēl viena lieta, kas liekas ļoti svarīgi, ka jūs visu laiku augat, jūs spēlējat, jūs mācāties klāt. Un tas ir visiem dar pamācīties no jums. Es vēl vienu lietu gribētu piebilst par to atbrīvošanos. Mēs noteikti, es uzskatu, ka nevarējām īsti atbrīvoties, tāpēc, ka šīreiz bija vispār publika, mēs vispār dzīvojām, spēlējām lielākai publikai. Tāpēc, zin kā, tāds atbrīvošanos, kas ir gājuši, ka mēs esam tālāk. Noteikti jāgriez ir kolektīvi meiteres, un tur nav variantu katrā ziņā. Un, jā, tā mēs arī. Man liekas, ja jūs spēlētu vēlreiz, Zigis iet priekšā un nejūt, jo viņš visu laiku nevarēja nosēdēt. Viņš dīdījās visu laiku.